Cilvēki turpina būvēt lietas, par kurām viņiem saka, ka tās ir neiespējamas, un ģeogrāfija vienmēr liek viņiem būt radošiem. Šīs būves šķietam izaicina fizikas likumus un dažkārt arī veselo saprātu. Sāksim ar 40. numuru – Storas Aizsundetas tiltu Norvēģijā. Inženieri Norvēģijai teica, ka šo tiltu nevar uzbūvēt. Vien vētras vien to iznīcinātu. Tomēr viņi to uzbūvēja, un rezultāts ir dzērāja tilts. Storas Aizsundetas tilta stāvais, vītošais loks, nav tikai izrādīšanai. Piekrastes vētras bija tik spēcīgas, ka inženieriem nācās pilnībā atteikties no tradicionālā tilta dizaina un iebūvēt viļņu pašā konstrukcijā, lai tas vispār spētu noturēties. Ikoniskā forma palīdz pārvērst haosu stabilitātē. Nākamais tilts turas kopā tikai ar akmeņiem, un tas stāv jau gadsimtiem ilgi. Numurs 39. Šim tiltam pat nevajadzētu eksistēt. Tas atrodas kādā Vācijas parkā, un Velna tilts, atspoguļojoties ūdenī zem tā, veido perfektu akmens apli. Sements nebija pieejams, tāpēc inženieriem nācās pilnībā paļauties uz akmeņiem, kas ar pietiekamu spēku saspiežās viens pret otru, lai noturētu arku kopā. Lai gan tilts tika atjaunots jau 2018. gadā, tas drošības apsvērumu dēļ joprojām ir slēgts apmeklētājiem. Taču tiltiem nav jābūt garlaicīgiem, gluži kā šim nākamajam. Numurs 38. Ko darīt, ja nepieciešams tilts automašīnām, bet pa vidu ir gājēji pāreja? Nu, tu būvē virs tās. Tieši tā Seula rīkojās ar Bonpo tiltu. Automašīnas var viegli šķērsot ūdeni, kamēr vecajam Džanso tiltam zemāk tik ļoti neveicas. Tas pazūd zem ūdens katru reizi, kad Han upe pārplūst. Palieciet ar mums. Vēlāk jūs redzēsiet tiltu, kas salokās perfektā ritenī. Tas ir diezgan iespaidīgi. Numurs 37. Indijā. Betons un tērauds džungļos ilgi netur, tāpēc Varhasī tauta pārstāja būvēt tiltus un sāka tos audzēt. Viņi vada gumijkoku saknes pāri upēm, izmantojot izdobtus koku stumbrus. Tas ir lēns darbs. Dažreiz tas aizņem 15 līdz 20 gadus, bet, kad tilts ir gatavs, tas var izturēt 50 cilvēkus vienlaikus. Labi, ātrs jautājums. Vai tu domā, ka varētu iet pāri tiltam, kas izgatavots no zāles? Numurs 36. Iedomājies šķērsot dziļu aizu Andos pa tiltu, kas izgatavots no zāles. Tieši tāds ir Kešva Čaka tilts. Tas ir izgatavots no 20,000 mārciņu ar rokām pītas iču zāles, kas stiepjas 28 metru garumā savīta milzīgos trosēs un šūpojošā klājā. To uzbūvēja tikai 3 dienās vietējās kečvu kopienas, saglabājot nepārtrauktu 500 gadus senu tradīciju. Tas izskatās biedējoši, bet kaut kā tas darbojas un ir ideāli piemērots kalniem. Un tagad kaut kas, kas ir mazāk tilts un vairāk uzticības vingrinājums. 35. numurs – Karakas Niedru virvju tilts Ziemeļīrijā. Mazā Ziemeļīrijas sala, ko izmantoja zvejnieki, lašu sezonā bija pilnīgi nepieejama ar laivu, un kritums bija pārāk stāvs jebkādai pastāvīgai būvei. Viņu risinājums bija virvju tilts bez īstiem balstiem, un gadiem ilgi tam bija tikai viens margas stienis. Tilts ir atvērts apmeklētājiem, kuri var samaksāt apmēram $20, lai noskaidrotu, vai viņiem no augstuma nereibst galva. Tālāk, vai tas ir tilts vai pulkstenis? Kāpēc gan ne abi? Numurs 34. Pateicoties vides apsvērumiem, Kalifornijas saules pulksteņa tiltam nav balstu upes gultnē. Tā vietā 217 pēdas augsts slīps balsts notur platformu. Vasaras saulgriežos tā ēna kļūst par darbojošos saules pulksteni. Ēnai pārvietojoties apmēram 1 pēdu minūtē, jūs varat vērot Zemes rotāciju reāllaikā. Tagad par tiltu, kur cilvēki ne tikai šķērso, bet arī dzīvo uz tā. 33. Numurs Florences Pontevecchio pārkāpj visus noteikumus. Lielākā daļa tiltu vienkārši kalpo satiksmei, bet šis atbalsta veikals un mājas. Pēc postoša plūda, kas 1333. gadā iznīcināja oriģinālo tiltu, Florence uzbūvēja vēl stiprāku tiltu, kas varētu izturēt plūdiem pakļauto Arno upi mūžīgi, vienlaikus noturot 3 stāvus ēku virs tā. Turpinot tālāk, tici vai nē, tu vari ar laivu kuģot pa nākamo tiltu. 32 numurs. Tici vai nē, Vācijā tu vari vērot, kā kuģis kuģo pa tiltu pāri upei. 3000 pēdu garais Magdeburgas ūdenstilts darbojas kā milzīga betona vanna, ļaujot kuģiem pārvietoties starp Austrumvāciju un Rietumvāciju. Tas būtībā ir pasaulē garākais kuģojamais akvedukts. Pabeigts 2003. gadā par $500 miljardu. Tas ir pierādījums tam, ka dažreiz labākais veids, kā šķērsot ūdeni, ir vēl vairāk ūdens. Un mēs tikai sākam. Pagaidiet, līdz redzēsiet tiltu, kas griežas, peld un pat pazūd mākoņos. Numurs 31.
Karalienes Emmas tilts, Kirasau. Līča jūras dibens bija pārāk mīksts, lai tajā varētu nostiprināt parastu pamatu, kas nozīmē, ka visam tiltam bija jāpelda, citādi tas vispār nevarētu pastāvēt. Tātad Karalienes Emmas tilts būtībā ir milzīgs peldošs plosts pāri dziļam līcim Kirasau. 2 dīzeļdzinēji atver vienu tilta galu kā durvis, lai kuģi varētu izbraukt cauri, tāpēc tilts ieguvis iesauku šūpojošā vecā kundze. Tās pat izdzīvo tropiskās vētrās, braucot pa viļņiem, nevis cīnoties ar tiem. Nīderlande un kanāli iet roku rokā, un tas nozīmē unikālus tiltus. Numurs 30. Nīderlandē Slauerhofa tilts paceļās gaisā kā milzīga mehāniska roka, lai laivas varētu izbraukt zem tā, un viss notiek 3 minūšu laikā. Aizņemtie kanāli nozīmēja, ka tiltam bija jāatveras ātri, nepalēninot pilsētas satiksmi. To pazīst kā lidojošo paceļamo tiltu, bet vietējie to labprātāk sauc par Vardes tiltu tā neparastās formas dēļ. Vēlāk jūs redzēsiet tiltu, kurā 2 sešoslu šosejas ir sakrautas viena virs otras. Iedomājieties 2-stāvu konstrukciju milzīgā mērogā. Bet vispirms pamirkšķiniet, un jūs palaidīsiet garām kaut ko īpašu. Numurs 29. Vai esat kādreiz redzējuši, kā tilts pamirkšķina? Geitshedas 1000-gadas tilts dara tieši to. Tas noliec savus 2 lokus pāri Tainas upei, lai kuģi varētu izbraukt zem tā. Sakarā ar lielo satiksmes intensitāti pastāvīgs gājēju pārējais tilts nebija iespējams, un pilsēta atteicās būvēt jebko, kas izskatītos industriāli blakus tās jaunajam kultūras kvartālam. Tāpēc viņi izdomāja tiltu, kas it kā flirtē ar garām braucošajiem kuģiem. Dodamies uz Ķīnu pie tilta, kas varētu likt tev sajust reiboni. 28. numurs Nanpū tilts, Ķīnā. Šanhajā nebija vietas nevienā upes krastā, lai izbūvētu garās uzbrauktuves, kādas bija nepieciešams tik augstam tiltam. Tāpēc inženieriem nācās uzbūvēt uzbrauktuvi vertikāli kā korķviļķi, nevis izkliedēt to horizontāli pāri pilsētai. Tā dubultā spirāli pusi pusē ir lielākā pasaulē. Mēģiniet nesarēpt, ja braucat pa to augšup. Nākamo tiltu iedvesmoja cilvēka DNS. Numurs 27. Singapūras Helix tilts vies kā milzīga DNS spirāle, radot unikālu gājēju celiņu. Kopš 2010. gada LED gaismas izgaismo krāsainu burtu pārus C un G sarkanā krāsā, A un T zaļā krāsā, kas attēlo DNS būvelementus. Tā apzināti kreisvirziena dizains pat ieguva vietu kreisvirziena DNS slavas zālē. Cik tiltu ar to var lepoties? Nākamais tilts. Vai tas ir piedzīvojumu meklētājas sapnis vai optiska ilūzija? Numurs 26. Dažās fotogrāfijās ar Ešima-Sohashi tiltu Japānā tā stāvais kāpums izskatās kā vertikāla klints vai amerikāņu kalniņi. Patiesībā tā 6,1% slīpums ir tieši tik liels, lai kuģi varētu droši izbraukt zem tā. Ar 1,1 jūdzi garumu tas ir Japānas lielākais stingrās konstrukcijas tilts, un tas ir būvēts, lai izturētu zemestrīces. Tikmēr šīs nākamās gājēju takas būvniecība bija izaicinājums pat helikopteriem. Numurs 25. Langkavī debesu tilts ir viena no pasaulē visizolētākajām gājēju takām, kas karājas pie viena 269 pēdas augsta balsta Malaizijas kalna nogāzē. Katru detaļu vajadzēja pacelt uz augšu ar smago kravu helikopteriem. Ar 410 pēdu garumu tas ir arī viens no pasaulē garākajiem izliektajiem piekaras tiltiem. Un, neskatoties uz visu šo inženieriju, tā būvniecība izmaksāja tikai apmēram 1,2 miljonus dolāru. Mēs esam redzējuši viļņus, mirgošanu un ļoti daudz vadu, un tas ir tikai sākums. Turpināsim šo mulsinošo tiltu tūri. 24. numurs. Zelta tiltu Vietnamā atbalsta 2 milzīgas stikla šķiedras rokas. 149 metrus garā gājēja taka izliecas ap kalna nogāzi un rokas paceļ zelta ceļu augstu gaisā. Tā it kā simbolizē dieva rokas, kas paceļ zelta lenti. Un ja jau būvē tiltu, tad jābūvē iespaidīgi. Numurs 23. Mīho viadukts ir viens no augstākajiem tiltiem pasaulē, paceļoties vairāk nekā 335 metru augstumā, kas ir augstāk nekā Eifeļtornis. To ieskauj dziļa aiza, un tas bieži ir apīts mākoņos, radot sajūtu, ka brauc pa debesīm. Tas tiek plaši uzskatīts par vienu no mūsdienu inženierijas lielākajiem sasniegumiem. Un, kad parastās būvniecības metodes neder, jālūdz palīdzība armijai. 22. Sidu upes tilts Ķīnā. Helikopteri nevarēja pārlidot pāri kanjonam. Vējš saplēsa troses, tāpēc inženieri izdarīja kaut ko tādu, ko neviens iepriekš nebija mēģinājis. Viņi izšāva raķeti pāri tukšumam. Šī rīcība ietelpīja mēnešus bīstama darbā. Tilta milzīgās troses ir tik stipras, ka katra no tām var izturēt 43 miljonus mārciņu lielu spēku, droši noturot konstrukciju virs kanjona.
Tūlīt sekos mūsdienu inženierijas ikona, bet vispirms apskatīsim sprādziendrošu būvi. 21. numurs. Augstu Himalajos Čenābas tilts paceļās gandrīz 1200 pēdu augstumā virs upes gultnes Džamu un Kašmīrā, Indijā, padarot to par augstāko dzelzceļa tiltu pasaulē. Tā kā nebija vietas balstiem, inženieri uzbūvēja 1500 pēdu garu tērauda arku, kas šķērso Čenābas upi. Tas ir būvēts, lai kalpotu 120 gadus un spēja izturēt stiprus vējus, zemestrīces un pat līdz 40 tonu TNT sprādzienus. Turpinot tālāk, vai zināja, ka Eifeļa tornis nebija arhitekta pirmais grandiozais projekts? 20. numurs. Gustāva Eifeļa Garabi viadukts kādreiz bija augstākais tilts pasaulē ar 541 pēdu parabolisku dzelzs arku. Tās spilgti sarkanā krāsa tika izveidota, lai izceltos uz apkārtnes fona. Viadukts arī demonstrēja Eifeļa meistarību dzelzs konstrukciju būvniecībā, vairākus gadus pirms viņš uzcēla savu slavenāko pieminekli Parīzē. Tagad viens no slavenākajiem tiltiem literatūrā. 19. Glenfinnonas viadukts tika būvēts no nestiprināta masīva betona, kas bija pirmais šāda veida lielais būvējums kopš romiešu laikiem. Stiepjas vairāk nekā 1200 pēdu garumā. Tas vēlāk kļuva pasaules slavens pateicoties Harijam Poteram. Mēs taču nevaram veidot video par tiltiem un nedaudz nepieminēt romiešus, vai ne? 18. Romiešu viadukts Pons de Gars tika uzbūvēts pirms 2000 gadiem, neizmantojot nevienu cementa pilienu. Ar 3 arku līmeņiem tilts sasniedz 160 pēdu augstumu un pilnībā paļaujas uz gravitāciju un berzi, lai noturētu akmeņus kopā. Gadsimtiem ilgi tas katru dienu pārvadāja 44 miljonus galonu ūdens, un tas joprojām stāv šodien. Kā tilti iztur skarbos laikapstākļos? Kanādai ir atbilde. 17 Kanādu sauc par lielajiem baltajiem ziemeļiem, pamatota iemesla dēļ. Upes sasalst un leduskārtas var sadragāt parastus tilta balstus. Konfederācijas tilts ir citāds. Tas izmanto konusa formas balstus, kas liek ledum slīdēt augšup un lūst zem sava svara. Ar 8 jūdžu garumu tas ir garākais tilts Kanādā un pasaulē garākais tilts pāri ar ledu klātam ūdenim. Ļoti iespaidīga inženierija. Londona ir slavena arī ar daudziem ikoniskajiem orientieriem, un šis nākamais tilts ir viens no tiem. Numurs 16. Tower Bridge. Londonas slavenākais tilts izmanto slēptus pretatsvarus savos torņos, lai paceltu masīvos klājus augstiem kuģiem. Hidrauskie cilindri, kas sākotnēji darbojās ar tvaiku, paceļ tiltu dažu minūšu laikā, un pat mūsdienās kuģiem joprojām ir priekšroka. 800 pēdu garš. Kopš 1894. gada tas atvērts vairāk nekā 400 000 reižu. Tālāk Ņujorkas simbols. Numurs 15. Domājot par Ņujorkas panorāmu, jūs droši vien iedomājaties Bruklins tiltu. Tā 14,000 jūdžu garie tērauda vadi padara tiltu 6 reizes stiprāku, nekā tas bija nepieciešams, nodrošinot, ka tas nekad nesabruks. Liela daļa tā panākumu ir pateicoties Emīlijai Reblingai, kura vairākus gadus uzraudzīja projektu, kad viņas vīrs, galvenais inženieris, nonāca pie gultas. Projektējot tiltu ir jādomā par negaidīto. 14. numurs. Sidnejas ostas tilts Austrālijā patiesībā katru dienu izplešas un saraujas līdz pat 7 colām saules siltuma dēļ. Lai ar to tiktu galā, milzīgas eņģes tilta pamatnē ļauj tiltam elpot, mainoties temperatūrai. Tas tika uzbūvēts ar 6 miljoniem kniedu, kas cieši savieno tēraudu pat tad, kad tas kustās. Inženieri uz savas āras iemācījās, kā noturēt šo nākamo tiltu stāvus. Numurs 13. Tāža tilta katastrofa. 1879. gadā satrieca Skotiju. Tāpēc, kad inženieri projektēja tūmā esošo Forta tiltu, viņi izvēlējās drosmīgu jaunu pieeju. Viņi izmantoja tēraudu, kas bija pirmais šāds risinājums lielam Lielbritānijas tiltam, un konsoles konstrukciju, lai izturētu stipros vējus, kas izraisīja iepriekšējo sabrukumu. Tūlīt uz ziemeļiem no Edinburgas tas stāv kopš 1890. gada un joprojām ir viens no stiprākajiem dzelzceļa tiltiem pasaulē. Tālāk dosimies pie dažiem no slavenākajiem un romantiskākajiem tiltiem pasaulē. 12. numurs. Venēcijas nopūta tilts tika uzcelts 1600. gadā, lai pavadītu ieslodzītos no Doža pils tieši uz viņu kamerām, dodot viņiem pēdējo iespēju uzmest skatienu pilsētai caur mazu, rastotu logu. Tā ciešā arka jau vairāk nekā 400 gadus notur kaļķakmeni savā vietā. Mūsdienās tas ir iecienīts Instagramā, bet ieslodzītajiem, kuri to šķērsoja, šo pēdējo skatu pavadīja nopūta. Nākamais tilts ir viens no iespaidīgākajiem pasaulē. 11. numurs. Eresunda tilts piedzīvo identitātes krīzi. Tas ir gan tilts, gan tunelis vienā. Savienojot Dāniju un Zviedriju, inženieri to uzbūvēja šādi, lai netraucētu gaisa satiksmi netālu esošajā Kopenhāgenas lidostā, nodrošinātu drošu ceļu kuģiem un novērstu ledus sastrēgumu šaurumā. Mākslīga sala iezīmē ieeju tunelī.
Tas ir mūsdienu inženierijas brīnums, un tas padara ceļojumu ar auto neaizmirstamu. Mēs esam šķērsojuši ilūzijas, dzīvos sakņu tiltus, peldošās plostus, DNS vijumus, un dizaini kļūst arvien interesantāki. Tālāk ir tilts, kas iespējams ir pats slavenākais tilts pasaulē. 10. vietā – paisumi, migla un zemestrīču draudi. Zeltavārtu tilts ir saskāries ar visu, bet tā lielākais drauds nebija daba, bet cilvēki. Savos 50 dzimšanas svētkos uz tilta sapulcējās līdz pat 1 miljonam cilvēku, pievienojot vairāk nekā 13 miljonus kilogramu svara. Arka izlīdzinājās, piekaras troses ievaidējās un uz mirkli šķita, ka tilts varētu sabrukt. Tomēr, pateicoties tā izcilajai inženierijai, tas izturēja. Taču daba lika projektētājiem pārdomāt nākamo tiltu. 9. vietā – Akashi Kaijo tilts Japānā iztur taifūnus un zemestrīces. Un tas izrādījās ļoti noderīgi. Būvniecības laikā milzīga zemestrīce pārvietoja pamatus, apdraudot visus plānus. Taču Japāņu inženieri pagarināja centrālo laidumu par 3 pēdām, pārvēršot katastrofu par inženierijas meistardarbu. Tikmēr Turcijā tilti ne tikai nodrošina satiksmi, tiem ir arī nozīme. 8. vietā – Čanakalis tilts. Turcijā apsteidza Akashi Kaikjo tiltu kā pasaulē garākais piekaramais tilts, kura laidums ir gandrīz 6600 pēdas. Tā dizains ir pilns ar simbolismu. Nosaukums un torņu augstums godina 1915. gada jūras uzvaru, bet laiduma garums atzīmē Turcijas republikas 100 gadi. Ir kādas minējumi par mūsu pirmās vietas tiltu? Palieciet ar mums un uzziniet. 7. vietā. Sibīrijas Ruskī tilts bija jāprojektē ņemot vērā ārkārtīgi augstos apstākļus, kuru ledus uzkrāšanās var padarīt tiltus bīstami smagus. Militāras klases balsti un atkausēšanas kabeļu apvalki novērš ledus uzkrāšanos, ļaujot tiltam izturēt temperatūru līdz pat -40 grādiem pēc Fārenheita. Neskatoties uz $1 miljardu izmaksām, kritiķi to sauc par pašmērķīgu projektu, jo tikai aptuveni 25% salas, kur tas savieno, ir faktiski asfaltēta. Tālāk, kad tilti kļūst grandiozi. 6. vietā. 34 jūdžu garais Hongkongas Džuhai Makao tilts Ķīnā ir milzīgs megaprojekts, kas savieno 3 vanšu tiltus, zemūdens tuneli un 4 mākslīgās salas, padarot to par garāko jūras šķērsojumu pasaulē. Būvēts, lai kalpotu. 120 gadus tas ir inženiertehnisks brīnums, taču tas nav bez pretrunām. Delfīnu populācija tilta tuvumā samazinājās par 60% no 2015. gada aprīļa līdz 2016. gada martam, un dabas aizsardzības speciālisti vaino būvniecības projektu. Taču Ķīnas ambīcijas tiltu būvniecībā ar to neapstājās. 5. vietā. Ja jūs sāktu braukt pa Daņienas Kunšanas tiltu saulēktā, jūs joprojām līdz pusdienlaikam nebūtu sasniedzis otru galu. Tas ved ātrgaitas vilcienus pāri ūdenim, rīsu laukiem un purviem, un tika uzbūvēts tā, lai izturētu Jānzi upes deltas mīksto, nestabilo augsni. Lai neriskētu ar plaisām zemes līmenī, inženieri pacēla visu līniju uz vairāk nekā 2000 balstiem, no kuriem daži ir apmēram 30 metrus augsti. Tagad tā ir Guinness rekordu grāmatā kā garākais tilts pasaulē. Tātad, ko tu dari, kad daba met tev pretī visu iespējamo? Tu pielāgojies. 4. vietā. Rio Antirio tilts Grieķijā saskaras gandrīz ar visiem iedomājamajiem izaicinājumiem. Dziļš ūdens, nestabila zeme, zemestrīces, pat pārvietojošās tektoniskās plātnes, tāpēc inženieri kļuva radoši. Viņi nostiprināja jūras gultni ar simtiem dobu tērauda cauruļu un novietoja balstus uz biezām grants kārtām. Zemestrīces laikā torņi ir veidoti tā, lai kustētos līdzi svārstībām, kamēr grants absorbē enerģiju. Tādā veidā 7400 pēdu garais tilts paliek neskarts, pat ja zeme sašķeļas. Dodamies uz Skotiju, kur laikapstākļi vienmēr sagādā grūtības. 3. vietā. Kad inženieri projektēja Kvinsfēra šķērsojumu, viņi zināja, ka vējš būs īstais ienaidnieks. Biežas vētras bija slēgušas tūmā esošo Forsa ceļa tiltu, un šim tiltam bija jābūt tiltam, kas nekad netiek slēgts. Taču 2020. gadā Skotijas laikapstākļi izrādījās pārāki, kad ledus uzkrāšanās piespieda tiltu slēgt. Tālāk, kā būtu ar tiltu, kam ir iespaidīgs triks? 2. vietā. Lielākā daļa tiltu ir statiski, bet ne Londonas Paddingtonas ripojošais tilts. Tā vietā, lai paceltos vai griestos, hidrauliskie virzuļi saīsina gājēju celiņu, liekot visai konstrukcijai saritināties ideālā aplī. Dažu sekundžu laikā stingra infrastruktūras daļa pārvēršas par pašnesošu skulptūru. Un tagad, visbeidzot, šis pēdējais tilts. Tas vienkārši plātās. 1. vietā Janzi Gangjansas upes tilts Ķīnā, kur 2 6 joslu ceļi ir sakrauti viens uz otra, lai Vuhana varētu kustēties.
Tas izmaksāja $1,2 miljardus un stiepjas gandrīz 5600 pēdu garumā, un tas tur pasaules rekordu kā garākais divstāvu tilta laidums pasaulē. Tilts tika būvēts ar pilnībā metinātu tērauda kopņu sīju konstrukciju, kas ļāva ietaupīt 10,2% tērauda salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.